Tagad video, kā instalēt apdrukas kartridžu aparātu. Kartridžs iet šāda maisiņa. Kad jūs ņemat šo kartridžu, vajag noņemt šo plasmasu un kartridžs iet šeit iekšā. Tur ir speciāla vieta, kur vajag kartridžu ielikt. Kad mēs to darām, mums obligāti ir jāizslēdz konvejeru. Tagad mēs ņemam kartridžu un divus klikšus mums vajag dzirdēt. Un viss. Kartridži ir uz vietas. Un mēs varam sākt drukāt. Lai sākt drukat, vajag nospiest šo pogu. Kamēr šī poga nebūs nospiesta šādi, printer nedrukā. Tad, kad jūs redzat šādu simbolu, tad printers nedrukā. Kad redzat šādu, tad printers drukā. Tagad mēs pamēģināsim kopā aizkausēt un uztaisīt apdruku uz šī maisiņa. Ar šo printeri ir ļoti viegli, jo nevajag mainīt nekādus tur ciparus, neko. Viņš druka kā parastais jūsu printeris Office. Jūs caur programmu šeit maināt to tekstu, kuru jums vajag drukat. Jūs varat jebkādus ciparus, jebkādus vārdus programmēt un printeris druka automatiski. Principā viss notiek automatiski, līdz ar to arī ir vieglāk operatoram taisīt savu darbu. Un tagad šo tekstu pamēģināsim uztaisīt. Es atveršu, lai jūs varētu redzēt visu kas šeit notiek. Ja nav nospiest, tad viņš nedrukā. Apdrukas kvalitāti var vēl regulēt iekšā monitora. Ja jums kaut kas nepatīk, tad var vēl to visu regulēt. Respektīvi var uztaisīt labāk. Ja kaut kas nepatīk, tad var regulēt.